cilvēki, tagad sākas mūsu Aiksam garāžas sērijas. Šitā ir pirmā sērija un pirmā epizode. Davai braucam uz garāžu, Ingusiņu filmē ceļu. Ko? Mēs esam pie garāžu, Ingusiņu parādi. Šito garāžiņas atceraties no riepu ņemšanas. Tā kā, Nu, davai, ejam, atveram vaļā. Jā. Nu, kaut kā tā garāžiņa izstās. Te ir dafīgā darba. Labi, es klāpinu maiku. Jā, paga. Es parādīšu garāžu cilvēkiem. Nu, koroškā tā, te ir daudz darba. Kur dēļ grīdā laikam, cik es sapratu. Kur vēl dēļ, koroči. Un re, kur visticamāk būs skurstenītim caurumiņš. Jā. Raivo! Es domāju, ka brauks vēl visu, bet labi. Paga, pārdzen uz apti, kā tais? Paga. No sākuma visu šitos zirnekļus nolikvidējam. Jā, te ir zirnekļu tīkli dafigā. Cik tā garāža stāvējuši tūkstoši neizmantot? Kas tas 2 gadus? Tas ir diezgan daudz, tā godīgi. Mājas, mums vajag viņus visu. Kur ir? Paga, nu fokusējies. Ok, labi, jūs redzat, jā. Kuri te ir? Nu, jā. Nu davai. Jā. Čukatams nē, kur plauktiņi visādi ir. Jā, plauktiņi noderēs. Jā. Kaut kā jau, ka šitā garāža ir mums tikai tos. Jā. Nav kaut kāda, bļā. Jā, tad riktīgi daudz. Jā, siens. Ok, Rēvo padīs malā, ja es gribu attaisīt šito vaļā, tad arī būs lielāka gaisma. Nē, nu ir jau it kā forši, bet nu, ja kas seko mūsu gaismiņi. Davai šķilu klāt. Tā taisīs vaļā. Te ir daudz cilvēki darba. Ja kas Rēvo teica, ka viņš gribot šitāt stūri likt virsū, bet viņi galīgi beigt. Nu. Volāvais. Un Rēvo vēl joprojām cīnās. Neko nerunā, tāpat es mums pātrinājumā un mūzika skaņa būs vislāk tā. Pofīgi. Skaņa. Kas tie balti? Viņš ir stāvis ilgi. Visādi zina. Tā ko tu gribi? Kā mēs varam sataisīt tā, lai viņi nav? Nu, jā, neņemot. Kad ir arī kaut kāds turētājs. Kaut kas tāds. Te ir, ja tā godīgi vairāk. Te ir vairāk ko darīt, nekā es biju iedomājies. Es biju iedomājies, ka tā garāža ir vispār pa pusi mazāk. Bet, nu, jā, viņi ir aptuveni šī tāda. Es zinu, ka mēs esam stulbi cerot, ka šitā gaismiņa būs baiga labā, bet, nu, kaut kāds apgaismojums vismaz vai ne, Rēvo? Jā. Ok, te ir dafiga dēļ. Mēs īsti vēl nezinām, ar ko ir jāsāk kaut kas darīt. Mums noderēs. Mums vēl antifrīz ir iekšā. Rekur eļļa pat kaut kāda, tā vēl tur kaut kāda eļļa, tā vēl kas tas. Jā. Nu, mums tagad mēs nezinām, ko darīt, vai ne? Nu jā, mēs tagad vienkārši izpētam garāžu. Jā, saprotam, ko mēs varētu darīt. Kaut ko sameklēt tādu. Jo te ir dafīgā, ko darīt. Jā. Bija viena lieta. Kāda? Pagaidā, ka vēl kaut šitā. Kāda lieta? Noderēs mums ar kaut šo mums ar. Ot, ko diez cilvēki darīt ar šitiem riteņiem? Man ģimenē vēl visi jau ir pieauguši. Jā, bet ko darīt ar viņiem? Jo viņi reāli traucē vietu. Labi, ar Aiksam, ja mēs šitam visu iztīrām, var iedzīt šito te sīpolu kastīti. Bet, nu, blāns, ko tu riteņiem? Ko tu meklē? Kas kāds skaldīs gabalās? Nē, bet panāmā noderēs ar visu. Jā. Riktīgi mašinām, tad nē, man es reāli redzu potenciālu. Nē, nu, ja mēs sāksim tā ritīgi kārtot, nu, tad vajadzēs ritīgi daudz ko ārā iet. Jā, man šeit mums Tā vajadzēs daudz ko ritīgi ārā iet. iet. Sakārtot tā, mēs vēl maicam iedzīt iekšā, tā, nu. Nu, šitie dēļ tad jāpārkrāmē kaut kā tur. Un tā jau mēs varētu iedzīt viņu. Es reāli, ka mēs man jau reāli jauzam tētam par tiem diviem briteņiem. Kaut vai reāli abas pa piečku pārtot vai vienu, divi piečku. Mašu zem?
Labi, es nopauzēšu. Eju, tad ir jumta materiāli. Kur? Zini, zaļie sūdi tie tur. Jā, točni. Kamerā tik labi, ka tu spīdini var redzēt viņus, jā? Jā, trepas mums arī ir, bet pagaidi, tik nevajag segt visu. Jā. Nu, te mēs saptām, ka mēs kaut kādu caurulī priekš kurstaņu. Tiks briesmīgs gais ir. Bet te ir dafiga ko darīt. Reāli. Te ir dafiga ko darīt. Jā, vai ne, Rēva? Jā. Baigi smirdi kaut kas. Nu, bet ko tu gribi 2 gadu tavu garāžu, nekas viņai nav darījis. Loģiski viņas smirdēs. Nē, tā slikti, ka tev reāli slikti paliek pašam. Nu, Kristīs tie gaļāk paliks labāk. Jūs atceraties šitos diskiņus? Šitos te diskiņus. Viņam, bet tas protektors vispār nekāds nav. Vāgan nofotografēšu. Viņam vispār nekāds par foto, tas tur protektors nav. Jā, šitas ir kā nobrauktas rieps. Nu. Meklējam cirvi, turpinām meklēt cirvi. Opā, šašlik arī varēsim vasarā cept. Jā, šits apbaigais tāds aparātiņš. Pagaidi. Jā, tur šito nezinu. Ot, ar šito mēs varam sazvāt, tas zvana. Raivo atrad krāsu. Paga. Ja viņi ir dzīvi, tad pamēģina uzpūst kaut... Paga uz šeien kaut uzpūst, nezinu, ja viņi ir... No. Tu neiepūci uz lejā, ja viņš aizies. Jā. Nu, okei. Okei, mēs jau atradām labu lietu. Jā, mēs atradām jau labu lietu. Pjung. Au! Ja viņiem ķēde strādā, tad viņi vispār ir bomba. Nē, nu ķēde viņiem ir gan diezgan. Nē, kā jau viss griežās. Raivo, riteņu pārbaudītājs. Nu jā, vēl sēdies ir sev, jā. Ja vajadzēs kontentam. Davai, Raivo, sākam zāģēt. Man uzbruk! Jā, Raivo, maz bērnu riteņi bez ķēdēm. Jā, es pārdošu pa 5 vienu. Cilvēki, jums vajag... Ne, mēs ķēdes uzliksim, bet nu reāli, ja jums vajag, lūdzu. Mums vajag no šitiem attapties. Jā, attaptī. Ko tāds? Rekur vēl 2. Rekur makvīna. Rekur makvīna. Nē, tur nav makvīna, tur kaut kāds zaļš čalis ir. Uz mani mašīnīte. Runāsim vispār ies. Man, blēd, visi pirks. Zinu, kaut kāds salvats reāli. Raivo tirgo šito mazo baby šītentiņu, kuram nav ķēde. Viņam ķēde rindi! Kas? Viņam ķēde rindīgi. Kā to saprast? Kaut kas uzbruka. Ai. Tulī būs reklāma. Es gangstā! Priekš kap tev vaiksam, ja tev ir aujas. Gala, nevajag... Labi, šitam cena būs trīnīs. Pagaid, nē, tam jau arī nav bremzes. Ne, kaut kāds bremzes ir, redzi? Jā. Okei, bez priekšējām strādā. Tā, cik tu prasi par šito cenu? 5. Ok, 5. Jā. Bez priekšējām bremzēm. Tātad trīnīca. Un cik pa šito? Ko? Un cik pa otru? Pa to? To pa trīnieku. Ok. Šis pa 5, tas pa trīnīt, atceraties. Šī bija reklāma riteņu tirdzniecībai. Raivo, lai sludinājumi iekšā. Mazu bērni riteņi ar mini defekti. Kādu mini defekti? Vienam karājās braimas, otrajam ķēd nav. Mini defekti viņam. Iečuku. Ko? Tad tu 5 gribat. Šis bija trīnīts. Šis bija 5, jā? Es pareizi atceros? Ok. Mazu bērni riteņi. Pa 5. Ko teici? Tā piegāde būs tā apraksts pārdot bērni. Nē, es saprotu, bet ko tikko teici? Kad viņam piegāde patukumu. Par tu gribi teikt, mēs šitos abus Kurš dranduļetus aizver muti pārdot? vedīsim ar šito dranduļetu. Pārdodu bērnu riteņus pa... ar mini, ar ar defektu. Pastāv.
Pastāst cilvēkiem, kas tas tāds. Tas ir mans vecais skūteris. Opā. Paskaties, kāds driftus ar viņiem var. Sanāca. Man liekas, tu man līdz ceļā iemtīs. Aikstam! 5 eiro. Visiem priekšā. Labi. Gaida sludinājumu. Tas būs ātrāk pa pašu vidīgu, bet ok, jūs vismaz zināt, kas te notika. Es atradu tam tur pečkai truvas. Tikai es nezinu, kādā veidā mēs viņus te uzliksim, bet varēsim likt pečku te virsū, un lai viņš te pūš to caurumu ārā. Vai ne, pulpēdi? Ok, viņš ieliks sludinājumu. Kaut kā tā? Kā viņi sazvanīs man? Tu izliec numuru arī? Man tur neļāva. Čaus numuru! Tev aprakstā vajag numuru uzrakstīt. Kā es varu, kur man pazuda? Tu vienkārši vari mēģināt rediģēt to sludinājumu. Pazuda? Jezu. Ok, skaidrs, ka nekas nav skaidrs, vai ne? Jā. Pagad, tu tikko gribēji likt lietots labā stāvoklī, jā? Nē, man ten piedāvā stāvoklis jauns, lietots kā jauns, lietots labā stāvoklī, lietots labā stāvoklī, tad nav lietots sliktā stāvoklī. Kā to saprast? Nu kā, lietas sliktā? Labā stāvoklī. Labi, lietas. Atbrauks cilvēks, viņš to sāks daudzīt. Bet tu paskaties bildes! Kāds bildes uztaisīja? Pro tuning? Kāds protīni tuning? Nu kā, nu tu Es uzsūvēji? vienkārši nofučēju! Ok. Karoči, ja jums interesē ritentiņi, tad rekur šitādi. Bildes sanās diezgan ok, bet kāpēc viņš to rādīja, labs jautājums. Reku viņš te, pagā. Abi cilvēki. Es zinu, ka šeit bija visi, ja pēc šitā noslēdz pirmā epizoda. Īsums, tāpēc, jo šodien piekdienu, es ar Ingu gribu atpūsties. Un mums reāli, mums ir... Un arī ieraugot šito visu rokas atmetās visu kaut ko darīt. Jā, mēs reāli centīsimies arī kaut ko padarīt. Nu rītā var būt, bet tev rītā tas tirtiņš. Jā, bet cerams, ka rīteņus pārdos. Jo reāli mums ir lūdzu nopērkat. Ja jūs varat uzrakstīt komentārā ar savu numuru, mēs jums uzmanīsim, mēs kaut vai jums reāli varam patrīnīt pārdot. Paga, mazā akcija. Ja jūs... Pērkat visus 3 par 10 eiro. Nē, paklausieties. Ja jūs, piemēram, gribat pirkt tos riteņus, un jūs aizbraucat pie Raiva un pasakat, kad es skatos tavu kanālu, tad viņš uztaisīs visiem riteņiem 3 eiro atlaidi. Nē, 2 eiro. Labi, 2 eiro, nu 3 viņš maksās, jā. Jo reāli, mums vajag kaut kādu māziņu. Māziņu naudu, mums vajag garāžē lietiņas, un, ja kas Raiva ir doma, pārkāpsot šitos dēļus, jā. Cik es sapratu. Uz jumta melnā krāsā kaut kādā. Jā? Tad šitos dēļus, jā. Jā. Ok. Labi, cilvēki, tad tiekamies epizodē 2. Gaidat, jā, nākušo video, kas varbūt iznāks pirmdien vai parīt. Nu, redzēs, kad mēs nāksim tev uz garāžu. Uzredzēšanos! Jā, tā, atā.